Čau, draugi! Un tā esmu 25 gadus sapņojis, kopš sāku fočēt, ka man gribētos mazu full frame digitālo, kas ir tikpat maziņš, liels vai maziņš, tā kā Nikons FM2. Lūk, ir FM2. Lūk, kā viņš izskatās rokā. Protams, šobrīd tas brīnums nav noticis, bet esam pietuvojušies manam sapnim. Lūk, Nikons ZF. Nav gluži tik maziņš, kā gribētos, bet jau esam ļoti tuvu. Un tā pastāstīšu, kas mums ir noticis. 10 gadus atpakaļ Nikons uzražoja Nikonu DF spoguļkameru retro izskatā, kur man joprojām ir un ļoti patīk. Ar kur es fočēju ģimenes bildes. Dzirdam, kā mums šaterīts bliež. Lūk. 10 gadus atpakaļ, ko Nikons izdarīja? Paņēma labāko savu tās dienas sensoru no D4 un ielika visvājāko autofokusa modeli no Nikona D600 un ielika viņu retro korpusā. Mēs redzam, ka spogulis nav ļāvis viņu padarīt maziņu, līdz ar to sanāca tāds paliels klucis, bet viņi joprojām daudz mīl, daudziem patīk un viņi joprojām lieto un diezgan grūti tā lēti viņu nopirkt. Tagad, 2023. gadā, paiejot 10 gadiem, Nikons izdomāja drusku savādāk izdarīt. Viņi paņēma savu labāko autofokusu no Nikon Z8, Z9, šobrīd filmē ir Z8 un tur mums stāv Z9, un ielika vislētāko savu sensoru no neteiksim lētāko, bet no nedārgajiem no Z6 II. Mums te stāv arī Z6 II, Z6 un Z7 II. Lūk, viņi rīkojās pilnīgi pretēji tam, kā viņi rīkojās 10 gadus atpakaļ, un laiks parādīs, cik tas bija veiksmīgi. Ar DF-u es neteikšu, ka tas bija baigi veiksmīgi, jo autofokus bija briesmīgs, tā kā visvājākais, kas mums ir. Un cilvēki ar autofokusu mocījās. Ja kaut ko vajadzēja ātri nofočēt, nevarēja, bet sensors bija izcils, krāsiņas smukas, bildes smukas, viss bija, var teikt, viss tā kā vajag. Tie, kas fočē ar manuālajiem stikliem, vispār šis fočuks ir konča. Es izdarīju līdzīgi, ka daudzi paņēmu, ieliku autofokusa skrīnu no filmiņa aparāta, un manuāli fokusēties man ir baigi ērti ar šito fočuku. Es viņu nepārdošu, turēšu, es uzskatu, viņš ir palicis par kulta fotoaparātu. Un negaidot šo, es pārgāju uz Leiku, jo Leika ir, var teikt, vienīgais full frames retro izskatā līdz šai dienai. Visi pārējie mums ir kropus taisījuši, bet kropus es neuzskatu, ka tas ir nopietni. Kāpēc neuzskatu nopietni, jo krops sākotnēji tika ražots, lai optimizētu fotoaparāta izmaksas, un, var teikt, 100 gadus objektīvus ražoju full frame'am šim standartam, līdz ar to es uz sava Nikona DF varu uzkarināt jebkuru objektīvu, kurš ir 100 gadus vecs, kas ar Nikonu, aptuveni 80 gadus vecs ar Nikonu fočēts. Lūk, Leiku es pārgāju, jo viņš ir maziņš. Maziņš, ērts full frames. Ērtu es varbūt viņu nenosauktu, bet tā bija vienīgā alternatīva, kas man ļāva full frame fočēt retro izskatā. Un šobrīd, un pie tam, ka šitas ir mirrorless, šitas ir ar spoguli, šitas ir bez spoguļa, un šitā arī beidzot ir izgājis full frames bez spoguļa. Man viņš patīk, kā viņš izskatās. Maziņš, ērts,
ar atliekamu foršu ekrāniņu, gan selfijas, gan visu pārējo. Īsāk sakot, viņi ir taisījuši to kameru diezgan daudziem gadījumiem, lai var arī blogeri viņu izmantot, tādā garā daudz ko, lai daudziem viņš derētu. Ko lai saka par ZF-u? Man viņš ļoti patīk. Protams, gribējās, ka viņš ir mazākā izmērā, kā šis te, bet es domāju, tas varbūt, ja mums paveiksies, mēs to sagaidīsim pēc 5 vai 10 gadiem. Tā, plus izskats vispār. Kāpēc vajadzīga kamera retro izskatā? Ir tāda lieta, ja es atnāku, ja es staigāju pa ielu ar šitādu kluci un fočēju garām ejošus cilvēkus, viņi nobīstās. Viņi reāli nobīstās un viņi domā, ka es esmu reportieris, kurš fočē nezinu kādiem. Īsāk sakot, uz manīm skatās kā uz perversu cilvēku. Un ir ļoti piesardzīgi. Bet tajā gadījumā, kad es staigāju ar šo kameru, vai ar šo, uz manīm skatās kā uz mākslinieku hobijistu, kurā nesaskata bīstamību sev. Šajā profesionālajā galā viņi nesaprot, kam tās bildes tiks izmantotas. Viņi tā kā cilvēki ir piesardzīgi, ir saklausījušies par paparacī, ka bildes kaut kur publicē, mēģina rakstus vēl kaut kā modificēt un slikti vienmēr atsaucās. Tāpēc uz šitas cilvēkiem vienmēr ir bažas, bailes, uztraukums un nesaprašana, kas būs. Tā, ka tu esi nabaga students, kas taisa mākslas projektus un pavisam cita attieksme. Tas ir, kāpēc vispār retro body ir vajadzīgi, un tas ir lieliski. Zagļi nesaskata tevī naudas maku, šitas ir kaut kas vecs, nemoderns, nenopietns, un tā attieksme no visiem ir tāda, kas ļauj to fočēt veikalos, publiskās vietās, un tu vari neuztraukties par visu citu, kas ir saistīts ar šito kameru. Tāpēc ir vajadzīgs retro bodijs, no kura var izdabūt maksimālu kvalitāti. Maksimāla kvalitāte visus gadus ir bijusi sensora fiziskais izmērs. Protams, ir vidējais formāts, kas ir vēl lielāks, bet full frames ir tas optimālais. Krops jau uzreiz kvalitāte ir zemāka. Te var strīdēties, bet es nestrīdēšos, vienkārši tā ir un viss. Un tā plusi ir izmērs, svars, beidzot ir 2 sloti, ļoti daudzām kamerām ir 1 slots, un tad tās kameras netiek uztvertas nopietni. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tev nojūk viena karte, tu visas bildes zaudē. Ja tev ir 2 kartes, tu vari visas bildes backupot, un viņas tev paliks pat, ja karte nokrīt, sašķīs, tev otrā kartē viss būs. Tāpēc visas profesionālās kameras vienmēr ir ar 2 slotiem, un visas neprofesionālās ir ar 1 karšu slotu. Rekur mums, un tāpēc visi profiņi uzreiz, 1 karšu slots, viss neko, tur nav nopietna kamera. Daļai piekrītu, bet, ja mēs nestrādājam un nepelnam ar to naudu, bet bildējam ielu, ģimeni un tā, nekas traks nebūs, ja drusku bildes pazudīs. Bet profesionālā darbā tādiem žēl nedrīkst būt, tāpēc visur liek 2 slotus. Šeit beidzot ir 2 sloti. Katru reizi, kad ražotājs grib uztaisīt mazu kameru, viņiem jācīnās ar saviem plusiem, mīnusiem, un te viņi ielika 2 karšu slotu microSD, kas ir labāk nekā 1 slots. Vismaz var JPEGus bliest vienā, otrā RAWs, kas ir SD lielajā, un būt mierīgam, ka nedod Dievs kartiņa nosprāgs, tad būs grūtības. Nākamais, kas mīnus, ko cilvēki uztver, ir, ka nav vērta. Piemēram, manai rokai man vajag rekur. Šitas ir nērti, ja tev visu dienu šādi ir jāstrādā, šito grūti nosaukt ka ir ērti. Šiten viss sāpēs, tāpēc visas profesionālās kameras, viņas ir milzīgas.
Viņas ir milzīgas, ērtas, satvēriens ir vienkārši ideāls. Te nav ko pielikt, atņemt, vienīgais, ka ir svars un grūtības. Bet to var mierīgi apiet, pieliekot saucamos gripus. Kur man ir šāds grips, ko es pieskrūvēju. Šitien ir papildus ērtība un nav nekādas problēmas. Es uzskatu, šeit viss atrisinās. Svars pieliekās, bet atrisinās daļai šādas problēmas. Izskatās uzreiz drusku lielāks, bet ērtums uzreiz ir pavisam cits. Lūk, pats galvenais mīnus, ko es uzskatu, ir sensors no Z6, no Z6 II. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja mēs fočējam, līdz šito noņemsim, Z6 II, tas ir Z6, Z6 II. Izmēros es varētu teikt, viņi ir līdzīgi, vienīgi resnumā viņš ir mazāks. Nav tas ērtais grips, pie kā pieturēties, bet es par to baigi nepārdzīvoju. Jo, ja profesionāli jāstrādā, protams, tas ir mīnus. Ja tev visu dienu jāstaipa šāds fočuks, tad ir, protams, mīnusi. Bet, ja tā ir tava ceļojumu kamera, tev ir galvenais viņas svars. Un tu vari paciest, ka viņa varbūt nav tik ērta, bet tu gribi maziņu, ērtu, lai gan uzmanību nepiesaista, gan staipot. Viņa ir viegla. Tāpēc es uzskatu, ka tā nav problēma. Es ļoti gribētu, ka viņa kādreiz ZF2 kļūst pa kaut kādu šitik maziņu. Un tad es ļoti priecāšos. Jo arī Leica nespēja uztaisīt savu digitālo kameru tikpat maziņu kā M3 vai M6. Viņi ir ļoti, ļoti pietuvojušies, bet tāpat viņi joprojām ir tāda pa puscentimetru lielāka, un tas ir jūtams. Lūk, tāpēc maziņš, svars maziņš, izmērs maziņš un ļoti forši ir pārnēsāt. Un kāpēc tur tas sensors nav tik forši? Tāpēc, ka viņam ir divi fotografēšanas režīmi. Viens ir mehāniskais, kur ir mehāniskais slēdzes staigā. Tur problēmas nav, tur viss ir kārtībā. Bet problēma ir tāda, ka mehāniskais slēdzes nolietojās. Viņi raksta, ka viņam 200,000 kadrus var uztaisīt. Es to ciparu dalītu ar 2, un tad būs jātērē naudiņi remontam. Un kaut kādā brīdī ceļojumā, protams, viņš var noklāties. Otrais ir elektroniskais slēdzis, kad viņš ar sensoru palīdzību, mehānika nenotiek, bet tad sākās problēmas, ka viņš nolasa kaut kādās milisekundēs bildi. Un, diemžēl, tā sensora tehnoloģija nav tik forša un ir redzētas, ja kaut kas, piemēram, kustās ļoti ātri šādi, tad bildē viņš būs pa diagonāli, jo viņš nolasa pa strīpām un nespēja nolasīt visu, kā vajag. Līdz ar to kaut kur augšā ātrāk nolasās apakš, bet te kustībai jābūt tādai diezgan ātrai. Z8 un Z9 viņi ir izņēmuši mehānisko sensoru, ielikuši jaunu tehnoloģiju, kas nolasa tikpat ātri, kā mehāniskais slēdzis. Līdz ar to var teikt, ka šitās kameras ir nenokaujamas tehniski, ka viņam nav kustošu detaļu, kas iekšā kustās. Tas, man liekas, ļoti forši. Tu vairs nedomā, ka tev maksās pēc gada 2, 3, 5 remonts. Tu vari bliest bildes, un vienīgais, kas tu nolietosi kameru, tas ir pogas, kaut kur atsitīsi un tam līdzīgi. Šeit tu saproti, ir slēdža mehāniskā kustība, šeit ir mehāniskā, šeit ir mehāniskā, šeit ir mehāniskā. Šījos arī visos, tikai Z8 un 9 ir, var teikt, nenokaujams slēdzis, jo viņa nav. Viņš ir elektronisks. Un elektronisks kruts, ka viņš ir tikpat performancē kā mehāniskais. Un ja mēs te pārslēdzamies uz to režīmu, elektronisko, tad mums sākās
problēmas ar ātri kustošiem objektiem. Un vēl ar visādām LED lampām, kuras var mirgot, gļukot, flikerot un visu kaut kādu tam līdzīgi visādus brīnumus izdod. Lūk, tāpēc manā gadījumā sapņu kamera būtu sensors un autofokus moduls no Z9 vai Z8, izmērs tā kā FM un izskats vai kā FM vai kā ZF. Tā būtu mana ideālākā sapņu kamera, un tad es būtu ļoti priecīgs. Tu nopērci un zini forever, kamēr nesasitīsi kameru, viņa tev strādās un viss būs tā kā čotka. Tāpēc es esmu priecīgs, ka parādījās, jo full frames retro bodijā joprojām ir Leikai. M11, man liekas, maksā 6000 eiro. Šis ar objektīvu 2500 vai 2900 bodijas pie 2000 bez objektīva. Tāpēc, ja ir jāizvēlās šī vai kaut kāds Z6 2, es ieteiktu šo, jo autofokus ir tiešām, es teiktu, ļoti labs. Nākamais mīnus, ko varētu nosaukt, ir megapikseļi 24, šeit mums bija 45, šeit man liekas bija 16 vai 14, tāpēc šitas ir tāds pa vidu, un šis ne tas, jo ja ir jāstrādā studijā, mums vajag vairāk megapikseļus, kas ir 45, 65, 100, bet studijai, es varu teikt tā, ka studijai 25 ir tāds knaps minimums, bet ar Lightroom Enhance visādām featurām mēs varam viņu uzpušot diezgan kvalitatīvu konkrētu bildi. Protams, mums ir grūtības uzpušot sēriju ar 1000 bildēm, bet kaut kādu vienu to var izdarīt. 1, 10, 20, pamocoties arī 50 var uzpušot. Tāpēc ir jāsaprot, ka megapikseļi šobrīd šitas ir, var teikt, tāds pats minimums šai dienai. Es domāju, pēc 5 gadiem tas jau būs tā kā nepietiekoši standartam. Jo, piemēram, Leica M11, man liekas, bija 60 megapikseļi, un Canoniem un Sony arī bija pie 60-45. Bet līdz ar to šeit mums ir panākti kaut cik forši skaitļi ar rīdautu, jo vairāk megapikseļi, jo rīdauts sliktāks. Tāpēc ir tāda pa vidu alternatīva uztaisīta, un es domāju, viņi ielikuši Z62 sensoru, tāpēc, ka izmaksas, lai izdarītu viņu pieejamāku visiem. Ekrāniņš man ļoti patīk, viņš ir vienkārši foršs, mums ir selfie modes, var arī fočēt tā, var arī fočēt šādi. Šitas ir forši. Vienīgais, pa ko es uztrauktos par šīs daļas ilgmūžību. Nedod Dievs kaut kur šeit atsist. Bodijas man vispār ļoti patīk, jo šeit ar laiku notrīsies krāsiņa un būs tāds brungans metāls. Nav tā, kā viņi izdarīja DF-ā. Šeit, kad notrinās, mēģināšu parādīt, šeit ir vienkārši plasmasa, kas ir nokrāsota, pelēka plasmasa, kas ir nokrāsota sudraba krāsā. Un līdz ar to šīs vietiņas, kad atsitās vai noskrāpējās, un tas būs visām kamerām, te ir plasmasa redzama. Šeit arī man var redzēt tādu neforšu plasmasu. Paldies Dievam, šeit viņi to ir izlabojuši, un šeit smuki redzēsiet metālu, šiten metālu, šeit metālu, apakšējie plāksnei arī būs ļoti foršs metāliņš. Lūk, tas ir ZF, es esmu priecīgs, ka tāds parādījās, ļoti iesaku, un ja nav jāstrādā studijā un jāizvēlās vienīgu aparātu, tad ZF ir vienkārši ideāla kamera. Iesaku, vienīgi šobrīd grūti dabūt, jo es dabūju pirmo, kas atnāca Baltijā uz Latviju, viņas kopumā atnāca 3 vai 4 kameras uz Baltiju. Priecīgs tagad testēju, strādāju, un es uzskatu, šī brīža man būs ikdienas kamera. Uzskatu, daļēji nokilos Fuji, visus mazos daļēji Leicas lietotāji, varbūt pāries vai nopirks kā vēl vienu kameru. Nikons Malači, viņi tuvojās manai ideālai kamerai, un es redzu, ka jau finišs ir ļoti, ļoti tuvs. Paldies visiem, čau!